Labdien, mīļie dviņu gadumijā, paskatīsimies, ko taro kārtas iesaka atstāt pagājušajā gadā un neņemt līdzi. Rūpes un raizes par apkārtējiem, rūpes un raizes par ģimeni, par draugiem, par sabiedrotiem, par darba biedriem, par pasauli apkārt. Tātad iesaisti visos notikumos, iesaisti citu cilvēku dzīvēs, citu cilvēku amatu pienākumos, darbībās, kustībās. Tas jums vairs nav vajadzīgs. To jūs vairs ir lietas, ko jūs nevarat ietekmēt. Jūs esat droši vien izdarījuši visu vislabākajā veidā un nākamajā gadā, acīm redzot, kaut kā vairāk par sevi būs jādomā. Nu, skatīsimies, ko saka taro kārtas 2025. Gada enerģija dviņiem. Jā, dviņi būs jaunā apritē, jaunā ciklā, jaunā notikuma sadaļā, jo dviņiem šajā gadā ir fortūna. Un jūs esat tas laimes luteklis, mīļais dvīni, kas būs uz fortūnas galda pašlaik. Jums ir visas iespējas izvilkt laimīgo lozi, bet šis gads katrā ziņā būs saistīts ar karmiskām situācijām, ar situācijām, kuras jūs arī nevarēsiet ietekmēt, kuras nesīs jūs pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, un te nu ir jāmāk noturēties, jābūt aktīvam, enerģiskam, darbīgam, kustīgam, ar prasmi noturēt līdzsvaru un tai pašā laikā ļoti godīgam. Jo atcerieties, ka šie gadi, kurās tiek izlemta mūsu tādas karmiskās lietas, prasa ļoti godprātīgu un godīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli, jo faktiski tas jau ir tas mērs, kā mēs mērojam apkārtni. Ko vēl būtu vērts, jau kārtas lido pa gaisu, ko vērts būtu attīstīt 2025. Gadā? Attīstīt. Prasmi sevi aizstāvēt, prasmi būt stingram savos vārdos, konkrētam savos vārdos, arī pateikt sliktu patiesību, tādu, kuru negribas dzirdēt, un viņiem tas nemaz nav vienkārši atteikt, norādīt, pateikt, tagad nebūs, tagad es nevaru, vai pateikt nepatīkams lietas apkārtējiem cilvēkiem, ļoti stingrā, konkrētā, mierīgā veidā, jo šī nav tāda enerģija, kas ir uzbrukoša, kas ir ar tendenci ievainot citus. Nē, bet tādā mierīgā, bet skaidrojošā veidā pateikt, kādēļ tas tagad nebūs, kādēļ tas nenotiks. Ja? Tādu prasme atteikt. Ja? Viņiem, manuprāt, nemūžam šī nav viegla darīšana, ja? Jo viņiem jau patīk patikt. Un padoms. Ejiet savu ceļu, un jūsu ceļš nav obligāti smags. Tam obligāti nav jābūt piepildītam ar smagām nastām, smagiem notikumiem. Ceļš ir vērtīgs arī tad, ja viņš ir viegls, ja viņš ir ātrs, ja viņš ir dinamisks, ja viņš ir kustīgs. Jo šis gads saka, jūs jau esat ceļā un liktenis jūs nes. Jums nav jāvelk vezums, lai iet uz priekšu. Jūs nes. Manuprāt, lieliski jaunumi, lielisks jaunais gads, 2025. Gads dviņiem, jūs nes uz rokām. Jums nav jāstiep un jānes nekas. Jums ir tikai jāmāk varbūt pateikt kādam nē. Nebūs, šoreiz nebūs. Jā, manuprāt, lieliski, lai jums izdodas vislabākajā veidā, un es tikšanos atkal nākamajā gadā.